Instrukcijā mums ir QR kodiņš, kuru noskanējot mēs kur Apple vai Google Play veikalā dabujam mūsu aplikāciju. Tā mēs atļaujam. Šeit mēs arī atļaujam. Tālāk izvēlamies mūsu Latviju. Un tālāk reģistrēties. Tālāk atverot aizmugurīti robotam, mēs redzam, ka tur ir QR kodiņš, tā mēs spiedīsim, lai mēs varam noskanēt viņu. Tā. Un pievienosim tagad pie mūsu mājas interneta. Robotiņš mums pateica, ka viņš ir savienojies ar internetu un pašlaik notiek updates. Tagad man prasīja savienot antenu ar robotiņu aplikācijā. To es izdarīju, bet ko viņš man prasa, kad izskatās, ka antena ir jānovieto mazliet citur. Man sanāca robotiņu mazliet pārlikt citā vietā, jo antenai dažreiz nepatīk, kad ir pārāk daudz sienas apkārt. Te viņai ir plašums vairāk uz stūra un robotiņam arī. Un tagad mēs aplikācijā sāksim iezīmēt karti. Ar džojstikiem izbrauksim vienu zonu, sākumā iezīmēsim šo pusi un tālāk iesim uz to pusi un aiz garāžas.